Vai der ieguldīt Rīgas fondu biržā? Uz šo jautājumu mēs atbildēsim ilgākā laika posmā, sadalot viņu pa vairākām video sērijām, kurās mēs apskatīsimies dažādas akcijas. Un pirmā no akcijām, kurai es uzmetīšu aci un pastīsimies viņu tādā lielākā šķērsgaismā, būs Latvijas balzāms. Tāpēc ejam uz priekšu un apskatāmies, ko mēs varam izsecināt no tā, vai Latvijas balzāms ir vai nav perspektīvas akciju ieguldījums. Tātad, Amber Latvijas balzāms, viņi nesen pārmainīja nosaukumu, un te mēs redzam, ko mēs redzam. Mēs redzam cenu grafiku, mēs varam apstīties. Tajā laikā, kad es to analizēju, tad vispār nekas interesants nav, jo tirdzniecības aktivitāte ir nekāda. Lai gan Latvijas balzānumam tāpat nav nekāda liela tirdzniecības aktivitāte, salīdzinām pat ar citiem Rīgas fondu biržas uzņēmumiem, bet te mēs varam mazliet paklikšķināt un redzēt īstermiņa akciju tendences, kas nav baigi labās. 3. decembris 24. gads. Viņa ir nokritusies no 8,95 eiro līdz 6,6 eiro, ņemot vērā faktu, ka globālajā akciju indeks šajā laikā ir kāpuši apmēram 15%, tas nav baigi labi. Un, ja mēs skatāmies kopš 21. gada janvāra, viņš ir nokrities no 9 līdz tiem pašiem 7 eiro par akciju. Tā kā baigi labi tas neizskatās. Un, ja mēs skatāmies pavisam senu vēsturi, mēs skatāmies kopš 2005. gada janvāra līdz 2025. gada decembrim, mēs redzam to, ka 20 gadu laikā faktiski akcija ir uzkāpusi no 4,3 līdz 7,2 vidēji. 7, 6,65, ja precīzi tas ir šodien. Bet tas pats par sevi īstenībā neko baigi neizsaka, jo svarīgākais ir saprast to, kas tas ir par uzņēmumu pēc būtības un vai viņiem ir kaut kāda realistiska perspektīva arī nākošos 20 gadus, jo lieliem uzņēmumiem ir dažādi dzīves cikli un 11 gadu stagnācijas periods var mainīties uz ārkārtīgi strauju izaugsmu vai arī uz bankrotu. Tāpēc atbildēsim uz tādu, es teiktu, vispārīgāku loģisku atspoguļojumu par to, kas ir Latvijas balzāms. Lai es to atbildētu, uztaisīsim tādu pāris minūšu vēsturisku pārskatu par to, kā īstenībā radās Rīgas balzāms un kā viņš ir aizgājis līdz tam, kā viņš ir aizgājis. Rīgas balzāma vēsture sākās 20. gadsimta sākumā, kad šeit sāk ražot alkoholiskos dzērienus. Un interesantā kārtā šis ir, man liekas, viens no retajiem uzņēmumiem, kurš vēl joprojām ražo tajās pašās telpās, kurās viņš sāka ražot. Nemaz nerunājot par faktu to, ka 90% uzņēmumu vispār vairs neeksistē, pat nerunājot par to, ka viņi ražo vienā vai otrā vietā. Salīdzinājumam, piemēram, Baltijas vagonu rūpnīca, kas bija viena no vadošajiem mašīnu būvs uzņēmumiem, vēl dzelzceļa būvs uzņēmumiem Krievijas impērijā. Tas tagad ir Valmieras ielas sākumā, kur ilgas laiks bija Rīgas pensēmnieks. Tur nenotiek nekas. Tas pats Rīgas vagonu rūpnīca, bijušais Fēniks. Kādu laiku tur atradās Elko grupa, tas pats Rīgas vagonu rūpnīca, kuras vairs nav. Un tagad tur būvē kaut kādas dzīvokļu ēkas un tur ir tirdzniecības platības, bet no ražošanas tur nav nekā. Viens no pasaules lielākajiem ražotājiem gumijas izstrādājumiem Provodņiks līdz Pirmajam pasaules karam. Tas atradās Tvaika ielā pretī Rīgas psihiatriskajai klīnikai. Un tur tagad atrodas faktiski radošā darbnīca, kur pirms tam atradās Rīgas elektrobūvas rūpnīca, bet tas rūpnīcas kā gigantiskais komplekss vēl joprojām ir saglabājies. Tāpat, piemēram, Sloks celulozes rūpnīca. Arī viens milzīgs uzņēmums, kurš strādā līdz 80. gadu beigām un šobrīd būtībā tur ir grūveši. Bet Rīgas balzāms turpina, Latvijas balzāms, nevis Rīgas balzāms, vēl joprojām turpina strādāt. Tā kā liels pluss viņiem par to, ka viņi ir tik ilgi noturējušies par spīti visām politiskajām un visādām citādām izmaiņām, kas notiek šajos 125 gados. Bet tas, protams, vispār neko neizsaka attiecībā uz to, kāda ir šodienas akciju cena un vai viņai ir kaut kāda perspektīva. Un, lai uz to atbildētu, mums gan būtu jāpaskatās tādā, teiksim tā, mazliet izkliedētākā kontekstā par to uzņēmumu struktūru pēc 90. gadiem. Jo līdz 90. gadu sākumam faktiski, visu pastāvēšanas laiku viņš, protams, ražo Latvijas balzāmu un tādu šņabi kā Stoļičnaja, kas ir viens no zināmākajiem pasaules šņabi brandiem, ja nemaldos arī Moskovskaja. Un būtībā tie bija lielākie dzinuļi, kas dzina uz priekšu šī koncerna ražošanu. Un faktiski 90. gados, kad faktiski nogadinājās Latvija un sākās privatizācija, šis bija viens no karstākajiem privatizācijas objektiem, kuru 96. vai 97. gadā teicis var samalot, privatizēja neviens cits kā Avalat grupa. Ja jaunie cilvēki skatās un nezina, kas ir Avalat grupa, paprasiet saviem vecākiem, viņiem daudz ko par to izstāstīs. Un tālāk pēc kaut kādiem pāris gadiem Avalats savu ierastā gaitā pārdeva savu pārtikas uzņēmumu
citiem strateģiskiem investoriem. Un šajā gadījumā tā bija SPI grupa, kas ir interesanti. SPI grupas dibinātājs ir Krievijas pilsonis, kurš kaut kādā veidā dabūja sev patenta, uz savu uzņēmumu patenta tiesības, vai drīzāk izplatīšanas tiesības, izplatīt Stoļičnaja šņabi pa visu pasauli. Līdz ar to dabūjot šīs patenta tiesības viņas izplatīt, viņš arī nopirka no Avalot grupas Latvijas balzām, lai viņš varētu arī ražot viņu. Līdz ar to viņam bija gan ražošanas, gan izplatīšanas tīkls savā kabatā, un šķietam viss aizgāja diezgan fenomenāli veiksmīgi, jo nākošajos gados uzņēmuma finanšu rādītāji turpināja augt, un viņš uzrādīja 10 miljonu peļņu ik gadu, ko mēs varam tūlīt pat apstīties uzņēmuma gada pārskatos. Proti, ja mēs tagad skatāmies uz Latvijas balzām, ko mēs redzam, šeit ir viņa finanšu dati pa pēdējiem 3-4 gadiem, bet pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk. Te mēs pastīsimies vecos finanšu pārskatus. Tam mums ir 25. gads, tam mums ir 18. gads, un tam mums ir 2005. gads. Tā intereses pēc pastīsimies, piemēram, kā izskatās finanšu rādītāji. Tas ir no Rīgas fonda biržas informācijas. 2006. gadā, piemēram, apgrozījums bija 126 miljoni un peļņa bija 3 miljoni. Tie ir eiro. Arī neiedziļināšos niansēs. 2019. gadā, kur mums ir bilants, tā apgrozījums ir 78 miljoni eiro un peļņa 10 miljoni eiro. Un, ja mēs ejam tālāk, nākošos jau 6 gadus uz priekšu, te gan nav viss finanšu pārskats, jo tie tikai pirmie 9 mēneši. Mēs vēl neredzam visu 25. gada bildi. Bet apgrozījums ir 53 miljoni eiro un peļņa ir 1,2 miljonu eiro. Tāpēc redzam to, ka īstenībā šobrīd peļņa ir gan 24. gan izstāsta, ka arī 25. gadā peļņa būs apmēram tāda pati, kā viņa bija 2005. gadā. Faktiski kopš brīža, kad tas ir 2003. gadā, kad Avalot grupa pārdeva starptautiskajam SPI koncernam Latvijas balzām, peļņa faktiski ir bijusi tāda pati un apgrozījums uz pusi mazāks. Te gan par to apgrozījumu visdrīzākais jāpaskatās pilnais gada pārskats. Un te jāpaskatās tas, ka iespējams ir mainīts veids, kā šis apgrozījums tiek aprēķināts. Un te es varu samalot par visādām niansēm, kā viņi skatās uz apgrozījumu tieši Latvijas balzāmam kā ražotājiem un Latvijas balzām kā izplatītājiem. Jo, ja jūs gribat saprast Latvijas balzām, jāsaprot mazliet plašāks konteksts, kā šis uzņēmums strādā. Jo Latvijas balzām īpašnieks ir Amber Group, un Amber Group vismaz līdz kaut kādu laiku, cik es atradu internetā, īpašnieks bija SPI Group, kas būtībā ir globāls alkohola ražotājs un izplatītājs. Bet kur ir interesantā lieta? Ja iepriekšējos gadus bija diezgan plaša informācija par to, kā viņš strādā, kāda viņa ir attīstība un viss pārējais, tad ar pēdējiem gadiem šī publiskā informācija ir aizvien gausāka. Un, ja godīgi, es tiešām nevaru atrast starpību, kur beidzās Baltijas produktu pārdevējs Amber Group, kas nodarbojās ar alkoholu ražošanu un izplatīšanu Baltijas reģionā, un starptautiskā grupa, kas šķietam to dara visā pasaulē, respektīvi zem viņas ir Baltijas grupa, kas izplata un ražo alkoholu, kurai pieder Latvijas balzāms. Un es tikai varu pateikt to, ka tas neuzdod baigo uzticamību viņu nākotnē, ja viņi precīzi neizskaidro, ko dara viņu labākie produkti un kāda precīzi ir viņu struktūra, kā viņi realizē un pārdod savus produktus. Ja arī, ja mēs skatāmies par Latvijas balzām, te ir jāsaprot tas fakts, cik lielā mērā no šīs grupas ir atkarīga Latvijas balzām pārdošana. Ja jūs īsti līdz galam nezināt alkohola biznesu un alkohola tirzniecības nianses, ir ārkārtīgi grūti uz to atbildēt. Cik lielā mērā un cik izdevīgi Latvijas balzāmam ir strādāt tikai savas grupas ietvaros, respektīvi izplatīt savus alkohola produktus pa vairumu un mazumtirgotājiem, kas pieder šai pašai grupai, un cik izdevīgi viņiem tas ir, ja viņi pārdod pa taisno citiem vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem. Ja tā godīgi, es tik sīk tās visas nianses nezinu, bet es te tā varu šķietam pieņemt, ka faktiski šis uzņēmums ir ciešā mērā sasaistīts ar visu SPI grupu, un vislielākais klients Latvijas balzām noietām ir tieši SPI grupas izplatīšanas kanāli. Un tāpēc tas nozīmē, lai mēs skatītos gan uz Latvijas balzām, mums arī vajag saprast to, kā izstās kopējā bilde visai, tā viņi tagad saucās Amber Beverage Group vai SPI grupai. Tāpēc uzmetīsim tādu arī nelielu aci par to, kā izskatās šis holdings. Tātad te mēs esam Amber Group finanšu pārskatos, un tagad mēs konkrēti skatāmies tieši uz to, kāds ir apgrozījums visai grupai. Tad mēs redzam 21., 22. un 23. gadu pa pirmajiem 6 mēnešiem.
tad mēs redzam to, ka 21. gadā apgrozījums bija 307 miljoni, viņš pieaug uz 365 miljoniem, un peļņa apmēram bija 22 miljoni. Bet kas ir interesanti, 2023. gada saskaņā no šī pārskata jau kaut kas sākās, un līdz ar to tas apgrozījums un neto peļņa jau nokritās no 21 uz 3 miljoniem. Un kā mēs redzam, ja mēs sadalām to pa 6 mēnešiem, mēs redzam to, ka kaut kas šeit notika tāds, ko neviens negribēja, jo mēs redzam to, ka ir pieaugušas pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, pieaugušas administratīvās izmaksas, pieaugušas pārdošanas izmaksas un visas citas problēmas, kas te ir, ko es īsti šeit tādā gadījumā nevaru, teiksim tā, noteikt tik vienkārši no tāda viena pārskatu. Ja mēs iepriekš skatījāmies līdz 23. gadam, tad tagad mēs paskatīsimies pirmos 9 mēnešus, 24. un 25. gadam. 12 mēnešus nevar apsties, tāpēc, ka 25. gads vēl nav beidzies, un tu nebūs smuks salīdzināt visu 24. un visu 25. gadu. Bet ko mēs redzam? Ja mēs skatāmies 1. janvārs līdz 3. septembris, 24. un 25. gads, mēs redzam to, ka apgrozījums ir bijis augsts, bet viņš ir samazinājies. Net apgrozījums, atvainojos, 173 un 142 attiecīgi 24. un 25. Gross profits ir nokrities arī katru gadu, kā viņš arī bija turpināja kristies sākot ar 23. gadu. Operatīvā peļņa, 24. gadā viņa bija ļoti slikta, tagad viņa ir mazliet labāka, jo te ir samazinājušies attiecīgi administratīvi un pārdošanas izdevumi, bet tik un tā, lai gan 24. gadā bija mīnus 7 miljonu zaudējums, tagad peļņa pret to apgrozījumu arī ir knapa un ārkārtīgi maza. Un kas te vēl ir interesanti, te ir bijuši visdrīzākais kaut kādi nodokļu parādi vai nesamaksātie nodokļi, kas vēl bija jāsamaksā 10 miljonus. Un vai vēl tāda būs nākotnē, to mēs arī nezinām. Tā kā, ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka tā situācija starp 2021. gadu un 25. gadu ir dramatiski pasliktinājusies, un faktiski uzņēmums no tā brīža, kad viņš uzrādīja ievērojumu peļņu, jau ir nonācis līdz brīdim, kad viņš ir faktiski uz peļņas un zaudējumu robežas. Tāpēc priekš Latvijas balzām investoriem jāapstās SPI grupu un jāsacina to, ka tā bilde nekādā ziņā nav laba. Un tā ir tā īpatnā lieta, ko es nekādīgi īsti nesaprotu. Vislabākais produkts un viszināmākais produkts ir nevis Latvijas balzāms, bet Stoļičnē šņabis, kuru faktiski pārdod visā pasaulē. Un te ir tā interesantā lieta, ka kā tas stāsts sākās, ko es aizmirsu mazliet sākumā pateikt, kad ir viens izplatīšanas tiesības, kas ir krieviskajā tirgu, un otrs izplatīšanas tiesības, kas ir pasaules tirgu. Un Latvijas balzāma īpašnieks un akcionārs lielākais faktiski paņēma īpašuma tiesības izplatīt Stoļičnē šņabu pasaulē un ražoja viņu Rīgā. Bet izplatīt viņu Krievijā un ražot Krievijā, tas pieder Krievijas faktiski valsts monopola uzņēmumam, kas nodarbojās ar faktiski šņabu ražošanu jau kopš seniem laikiem. Un tur ir tas interesantais strīds, ka viss ārpus Krievijas faktiski brands ir tieši zem Latvijas balzām un tieši zem Amber Beverage vai SPI grupu, kā viņš tur tagad saucās. Un tāpēc, ko es gribu pateikt, ka lielā mērā šī uzņēmuma nākotne var būt diezgan cieši saistīta ar to, kā iet Stoļičnē šņabim. Un kā viņam iet, es īsti nevaru pats precīzi pateikt, jo te nav informācijas par to, jo cik es skatījos Amber Beverage mājaslapā, viņi runā par ļoti daudzu produktu tirgošanu, izplatīšanu, bet Stoļičnē nebija viens no tiem. Un tāpēc man ir tāda paradoxāla situācija, jo skatieties, kas ir par lietu. Šis ir Stoļičnē mājaslapa. Es esmu pārliecināts, ka šis ir tas pats uzņēmums, kas ir Amber Beverage mājaslapā, un tie, kas dzer šņabi, tie laikam zina, viņi 22. gadā samaina nosaukumu uz Stoļī grupu, lai neatsociētos ar Krievijas galvaspilsētu Stoļičnē. Tas ir nosaukums no galvaspilsētas. Un kas ir interesanti, skatieties, kādas ziņas ir CNN-ā. Stolija Vodka files for bankruptcy in United States. Un ko viņš raksta, ka bankruptcy filing said it is experiencing financial difficulties and it lists between $50 and $100 million in liabilities. Respektīvi, Stoļičnē grupa Amerikā ir iesniegusi tiesiskās aizsardzības procesu, jo viņiem ir problēmas apmēram 50 līdz 100 eiro kredīta samaksai. Tā ir visa informācija, ko es par to zinu, jo tas ir bankruptcy proceeding Amerikā, un man nav tādas pieejas, lai es varētu kaut ko to objektīvi pateikt. Bet katrā ziņā tā bilde nav baigi labā, jo tas ir viņa galvenais tirgus un tas ir viņa galvenais produkts. Un tāpēc, ko no šī visa mēs īsti varam secināt? Pirmkārt, mēs varam secināt to, ka Latvijas balzāma peļņa
ir tikpat slikta, vai laba, vai liela, vai maza, kāda viņa bija 20 gadu atpakaļ. Es teikšu slikti, tāpēc, ka pie tiem milzīgiem aktīviem resursiem, kas viņiem ir, ienesīgums uz kapitāla ir ārkārtīgi zems. Un viņa bija 10 reizes lielāka vēl 7 gadus atpakaļ. Tas ir Latvijas balzāms, bet Latvijas balzāms ir cieši saistīts ar viņu izplatītāju tīklu, un viņu izplatītāju tīklam galvenā produkta izplatītāja uzņēmums ir zem tiesiskās aizsardzības procesa Amerikā, plus vispārējie saistītie produkti visdrīzākais, es tā pieņemu, jo es to spriežu no viņu uzņēmuma pārskatiem, nepiedzīvo pašu labākos pārdošanas laiks, jo, kā mēs minējām tikko iepriekš, un līdz ar to, ko es varu teikt, ka apgrozījums krīt gan galvenajiem alkohola izplatītājiem, gan ir liels problēmas viņu galvenajiem produktam, kas, protams, atsaucās uz viņu ražotāju Latvijas balzām. Kāpēc tas tā baigi neatspoguļojās uz viņu akciju cenu? Pavisam vienkārši, tāpēc, ka 90% īpašnieks ir viens uzņēmums un ir ārkārtīgi zema tirdzniecības aktivitāte, tāpēc nav īsti, kas viņus pērk vai viņus pārdod. Un vienkārši viss ir sasaistīts faktiski ar vienu īpašnieku un ar tā īpašnieka nākotni. Tāpēc, ja jūs gribat veikt ieguldīšanas portfeli un ieguldīt Rīgas fondu biržas uzņēmumā Amber Latvijas balzāms, es to neieteiktu darīt, tāpēc, ka te ir jābūt ļoti labām zināšanām par to, kas notiek tajā grupā un kas notiek faktiski ar alkohola biznesu, jo šajā gadījumā tas pagaidām neizskatās baigi labi. Un šeit es nemaz nerunāju par tādām daudzām citām īpatnējām peripētijām, kā jūs to tagad redzēsiet viņu pēdējā pārskatā. Piemēram, ja mēs tikko apskatījāmies uz viņu bilanci un mēs redzējām, ka pa 9 mēnešiem peļņa ir nokritusies no 3,6 uz 1,2 miljoniem, mēs redzam to, ka mēs aktīvos redzam interesantu lietu, kad ir diezgan kapitāli pieaudzis šis segments, kas ir radniecīgo sabiedrību parādu un aizdevumu radniecīgiem sabiedrībām grupas konta ietvaros, kas nozīmē iespējams to, ka Amber Beverage grupai var būt problēmas samaksāt Latvijas balzāmam par viņu saražoto preci, jo viņiem ir problēmas iespējams viņu pārdot. Šis iespējams tā varētu būt, jo, piemēram, paskatieties, cik viņš ir pieaudzis pa 3 miljoniem, tieši radniecīgais parāds un aizdevums ir pieaudzis pa 9 miljoniem. Tā kā te ir 12 miljonu pieaugums vienu gadu laikā vien šiem posteņiem. Un faktiski, ja mēs noņemtu nost šos posteņus, faktiski nekas vairāk kā rūpnīcas, es atvainojos, vēl ir, protams, aizdevumi radniecīgiem sabiedrībām vēl 31 miljonus apmērā, kas bija 35 miljoni. Tā kā šeit no 180 miljoniem 130 miljoni ir tieši aizdevums visdrīzākais Amber Beverage grupam, kuram visdrīzākais ir problēmas atdot naudu. Tā, tas ir viens par aktīviem, bet te ir tikpat svarīga lieta, ko parunāt par pasīviem. Protams, viena tāda interesanta nianses tas, ka lielākā daļa bilances labā puse ir faktiski nestalītā peļņa, bet labi, tas ir ļoti daudziem uzņēmumiem, tas pat par sevi vispār neko neizsaka. Bet kas ir lieta, kas kaut ko izsaka, ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir pieaugušas pa 10 miljoniem, no 27 uz 37 miljoniem, kas nozīmē, ka faktiski lielāko ilgtermiņa saistību sadaļu faktiski veido tieši parādu nodokļiem. Es tā domāju, ka tās ir problēmas ar pārdošanu. Ja nemaldos, bija arī ziņas par to, ka Amber Beverage Group un Latvijas balzāms ir vienojies ar valstsieņām dienestu par šo saistību, tiksim tā, izlīdzināšanu, jo viņi ir ārkārtīgi liels akcijas nodokļu maksātājs. Tāpēc šajā visā sakarā radniecīgo sabiedrību parādiem un aizdevumiem radniecīgiem sabiedrībām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, gan nodokļu parādu pieaugumam, es domāju, ir vistiešākais sakars ar šo apgrozījumu, ko mēs redzam Amber Beverage grupu pārskatos. Citiem vārdiem sakot, ja no 307 miljoniem pieaugot uz 365 miljoniem, un pēc tam visdrīzākais, ka nokrītot, labākajā gadījumā līdz kādiem 170 miljoniem, tas atstās iespēju uz finanšu situāciju Latvijas balzāmam, jo šis ir viņa galvenais noiets, es tā secinu. Un ja mums ir tik švaki ar peļņu, vienā gadā pagaidām knapi peļņu un pēc tam jau diezgan smuki zaudējumi, šis, ko mēs tikko redzējām ar to katastrofālo apgrozījumu kritumu un rentabilitātes kritumu, atsaucās tālāk uz Latvijas balzām. Ja šādi patērni turpinās, Latvijas balzāms nav pats labākais ieguldījums, ja vien viņi kaut kādā brīnumainā kārtā negribētu izņemt ārā visus 112 miljonus no nesalītās peļņas, ko, protams, viņi nevar izdarīt. Un te es šo visu gribu norazumēt ar sekojošu lietu. Pirmkārt, es neieguldītu Latvijas balzāmā, jo es neredzu nekādu
izdevīgumu no tā, jo viņš ir pats pēc sev pierādījis, ka viņš pirmkārt ir mazāk ienesīgs nekā Rīgas fonda biržas akcijas, nerunājot par S&P 500 pēdējos 20 gados. Un to, ka šai visai grupai varētu būt problēmas ar faktiski galveno biznesa modeli, kas ir alkohola pārdošana, kas parādās pirmkārt tajā, kad viņa galvenais produkts un galvenais produktu izplatīšanas uzņēmums ASV ir zem tiesiskās aizsardzības procesa, dēļ tā ievērojamā krituma, ko mēs redzējām pēdējos pāris gados, kas bija Amber Beverage grupai, kas atsaucās uz Rīgas balzām, Latvijas balzām vienmēr pārsakos. Un tajā, ka viņiem ir ārkārtīgi liels problēmas ar to pašu visdrīzākais Amber Beverage grupu kredītu un nodokļu parādiem un to, ka viņi faktiski finanšu situācijā ir nonākuši tur, kur viņi bija 20 gadus atpakaļ. Tā kā tā, secinājums pārējās varat izdarīt paši, ieguldēt, neieguldēt, bet šis nebūtu uzņēmums priekš manis. Un tā ir interesanta lieta. Es kaut kad sen atpakaļ biju uztaisījis tādu nelielu video par lielākajiem Latvijas nekustamo īpašumu projektiem. Un, protams, pats lielākais nekustamo īpašumu projekts bija Zunda Tower. Man bija kaut kāds 100 komentāru, un ko interesanti viņi par to stāstīja, ka faktiski viņiem bija ārkārtīgi liels problēmas to projektu uzbūvēt, uzcelt. Un tajā, ka viņi palika parādā daudziem apakšu uzņēmējiem. Protams, no tā es neko nezinu. Es tikai no tā varēju izsecināt to, ka viņš bija būvēts apmēram 2000. sākumā un pabeigts apmēram 2017. 18. gadā. Ņemot vērā, cik ilgi tas viss process gāja un cik slikti ir veicies ar gan biroju, gan dzīvokļu pārdošanu, viņš pavisam droši nav atpelnījis savas investīcijas un iegājis pamatīgos mīnusos, jo 20 gadus turēt un celt šādu īpašumu un plus viņu nerealizēt ir ārkārtīgi dārgi. Tāpēc, ko es te gribu pateikt, ka vienas dzīves laikā uzņēmums var mainīties un uzņēmuma veiksme var mainīties diametrāli. Ja mēs redzējām to, ka tas bija uzņēmums, kas ražoja Stoļičnieku šņabu un Latvijas balzām visā Padomju Savienībā vēl 80. un 90. gados, līdz tam, ka viņš bija kad tika privatizēts ļoti veiksmīgs uzņēmums, kas pelnīja desmitiem miljonu, līdz tam, ka viņiem tagad ir ārkārtīgi smags biznesa posms, un viņš labākajā gadījumā iet pa nulēm. Sliktākajā gadījumā es teikšu to, ka šie varētu būt priekšvēstneši tam, kad viņš jau varētu uzrādīt pamatīgas zaudējumus, jo aizdevumi valsts ieņēmuma dienestam būs jāatdod, un tas lielais apgrozījuma kritums var nozīmēt to, ka viņš iebrauks zaudējumos aizvien biežāk un biežāk, un viņam vienkārši kaut kur būs jāatdod nauda, lai viņš varētu sev nodrošināt. Un kā būs tālāk? Varbūt pēc kādiem gadiem 5 uztaisīsim vēl līdzīgu analīzi.